Tā, kancelēja un altārs, tas viss kokgriezumi, ir 5 studentu amatnieku diplomdarbs. Tā kā tad, kad tā baznīca bija atjaunota pēc degšanas, tad tie puiši tur strādāja. Un tajā pašā gadā, 93. gadā, mēs saņēmām ērģeles. Rīgas doma no viņām atteicās. Jā, saņēmām. Skan ļoti labi. Tas ir arhibīskapa domātais krēsls. Jūs paņemat viņu vai mammas pupu. Nu, viņš ar drīkst, ne? Drīkst. Es šodien atļauju visu. Jāsaka, Dievs jūs svētī. Tā, mēs tagad iesim pie turku mācīt. Jūs no kāda savīs, ruliet savīs? Nē, šī privātais. Privāts. Tad kaut kur internetā būs jābilds. Tā, mēs Var ielikt. iesim arī. Bet tā ir vēstures. Mēs jau pieskaramies īstumā vēsturei, un mēs veidojam jaunu vēsturi. Laiks iet, jā. Ātrāk nekā šitās. Mums ziemā šeit notiek dievkalpojas. Mēs te kaut kur apmēram 40 cilvēkiem esam kopā. Saspiesti tā kā mīlīgi. Bet silt vismaz. Siltums arī ir. Otrā stāvā tur mēs neiesim, jo tur bērniem notiek svētdienas skola, tur mācītājiem objekts ir. Bet tagad runāsim par šito. Šeit ir Bergmans. Tā ir viss tā dzimta, kas ir zināma, un kas iemainīja Bībeles pret šo altāru gleznu, kas tagad ir šitas jauneklis. Un vēl viena īpatnība ir, ka Rujenā bija tipogrāfija šeit baznīcā, un pūt vēji ir nodrukāts, šitas cilvēks ir nodrukājis šeit tos vārdus, kad dziesmāt kaut ko dzied pūt vēji. Tālāk Rujens dzīve uzplauka ar to brīdi, kad bija Slokenbergs pie teikšanas. Slokenbergam viņš dibināja skolu, un ja apkārt ir skola, tad arī dzīvības skolai apkārt ir. Bērni ir, un viss kultūras dzīve uzreiz plaukst. Tā, Krievu laikā strādāja Līkš un Birzulis. Kristīja arī bērns. Mana māsa tika augšā kristītā. Man vecvectēvs ir šeit ierakstīts baznīcas grāmatā, ka piedzimst laikam raksta, es īsti nezinu. Zemzars māca Rujens bērniem klavieri spēlēt. Jā. Mums ir arī sieviete bijusi, kas vispār nav populāra luterāņiem, ja? Viņa mirusi Prēdele. Un arī korāls mums ir kalpojis savulaik tie kalpošanas gadi. Tad ir mācītājs Irbe, tas ir Kanādā tagad ir, Magnus ir Alūksnē, Zikman Kārlis ir Rīgā, Baltuzers laikam bija. Edijs Kalekaurs atnāca kā students jauns un patreiz atrodas Valmierā un ir mūsu, kā saka, priekšnieks, mūsu Koriģevis. Māris Sarmi Rīgā un Graudiņš tikko izgāja ārā Edgars. Nu, tas tā īsumā izšķenot cauri, kas ir, ja kas interesēs ar bērniem, ir bērnu stūrīts. Ja dievkalpojumi būs zālē ziemā, kā tur sanāks, ir doma tur tā norobežot, lai viņam tur varētu apsildām iztaisīt. Bija tāds projekts, bet kaut kā apstājies ir. Man jautājums par to ozoliņu varētu kaut ko pastāstīt. Ziniet, par tiem mācītājiem es neko nepastāstīšu, tas ir te kalpošanas laiks. Jūs nobildējat viņu un paskatieties internetā. Un Dukurs Andris,
Ne, viņam vienkārši uzvārds tas pats, kā man. Dukurs Andris Rujienā, jūs varat kas ir mākslinieks, ja? Dukur Andris. Viņš pa visiem mācītājiem jums nostāstīšu tā, ka jūs visu dienu varēsiet klausīties. Es vienkārši tajā neiedziļinājos iekšā. Es palieku pie šī projekta, kas ir... Ārpusē. Nē. Es palieku pie tā projekta, kura mūsu evaņģēlists Harijs ir aprakstījis mūsu mākslas darbs, baznīcas. Viss tos vienkārši, lai man būtu, ja kāds strīds iznāk vai neskaidrība, varat paņemt un palasīt. Tas ir mans personīgais materiāls tagad. Nu jā. Jo kā tas viss iesākās ar to, ka es sēkloju gūs, petārs. Un dekorēju baznīcu. Jā. Atslēga bija, tagad patreiz man nevajag atslēgt, lai jaunieši atējās. Tā ir, ka ne? Nav, jaunajā vieta ir. Bet, kad es atbraucu ar tām puķiem, starpām, puķieros apsēklo vai lodē, tā izdara to darbiņu, braucot garām ieved ziedus iekšā, vāzes mazgā. Bet nu mūžu dienīkās lielais autobus ar ekskursantiem. Un tā jūs Cilvēks ienāk iekšā bars. Nu nevar to cilvēku visu laist, lai staigā, kur grib un galīgi. Un tā bija man jāmācās arī kaut kas. Tā kā vecumdienās. Un šobrīd es esmu vecas mamma. Super. Un kas to būtu jaunībā domājis, kad noderēs vai ne tās visas gudrības? Un vēl kas ir tāds interesants ar to ziedu dekorēšanu. Kad es pabeidzu skolu, vidusskolu, es mācījos un strādāju Cēsīs vēlāk. Un Cēsīs kultūras namā bija kursi. Mēs nokavējām 5 minūtes, bet tur bija vairāk kursi. Kulinārijas, tur bija ziedi, tur bija vīriešiem, bija kaut kāda cepšana, tur bija un kokteļi bija. Mēs bijām domājuši uz to kūku cepšanu. Autobus nokavēja 5